uzreiz garais ievads. Mūsdienu straujajā dzīves ritmā nav nekā tik svarīgāk par mierīgu, harmonisku, līdzsvarotu cilvēku. Un it īpaši ir svarīgi, lai tāds mierīgs līdzsvarots būtu skolotājs, un pretī viņam tādi būtu bērni. Tāpēc mēs nolēmām realizēt savu ideju, jo mēs te pārstāvam skolēnus un skolotājus. Un mēs abas divas draudzenes, kolēģis pēdējā laikā visu daram, lai būtu mierīgas, līdzsvarotas un harmoniskas. Mēs esam nolēmušas telpu relaksāciju, realizēt telpu relaksāciju. 3 galvenie soļi. Pirmais solis. Rīt mēs ejam pie direktora uz sarunu un vienojamies par telpas izvēli. Problēma tas nesagādās, jo bērni paliek ar vien mazāk telpas atbrīvotas. Nākošais. Mājīgu vidi var radīt patiesībā ar ļoti maziem līdzekļiem. Vajag tikai vēlmi. Un Elija mums apsolīja jau savu palīdzību. Tātad otrais solis. Mēs domājam un radam šo mājīgo harmonisko vidi. Tad, kad mums tas būs, mēs sāksim veidot interešu grupas, par ko jo mēs te ne tikai sēdēsim un skatīsimies gaisā, bet mēs domāsim, kā mums kļūt mierīgiem, labestīgiem, sirsnīgiem. Un mēs esam jogistas, jogas piekritējas. Tāpēc mēs sāksim ar pareizu elpošanu un pareizo domāšanu. Paldies!